Mēs pieskārāmies atkal pie jaunatnes, pat pie digitālās pasakas, bet pirms es dodu vārdu Borzovu kungam runāt tieši par jauniešiem, kas studē un varbūt neraksta digitālās pasakas, bet digitālos referātus un kursa darbus. Varbūt tās mēs varam apskatīties, cik mums šobrīd jau ir balsotāji, respektīvi tie, kas ir nobalsojuši, ka viņi piedalās šajā nedēļā. Mums ir 1085 cilvēki, skaitlis aug, un es ticu, ka līdz šīs nedēļas beigām mēs šos te iepriekšējā gada 41 000 arī pārsniegsim. Lūdzu, Juris Borzovs, Latvijas Universitātes profesors, datorikas fakultātes dekāns. Paldies. Man būs divas ziņas, viena labā, viena sliktā, un tad vēl viena piebilde, kas īpaši adresēta skolu jauniešiem. Tad labā ziņa ir diezgan jau zināma, patiesībā IKT nozarē ir bijis pat viszemākajā tautsaimniecības punktā ir bijis, ir pašlaik, un ļoti tālā pārskatāmā nākotnē darbs būs. Par to liecina vairāki pavisam oficiāli skaitļi. Piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūras augsta persona vakar man uz auss pateica, ka programmētāji ir trešā visvairāk piedāvātā darba vieta Nodarbinātības valsts aģentūrā. Es painteresējos, kas tad ir pirmās divas. Izrādījās, ka visvairāk piedāvājumu ir C kategorijas šoferiem un otrā vietā pavāriem, bet programmētāji ir stabili trešie. Ja mēs ieskatāmies tādā interneta vietnē, kas saucas, angliski viņi izlasa tad like IT, ja latviski tad like IT. Es tur ieskatos katru nedēļu, un tur publicē darba piedāvājums akurāti IKT profesijās. Šorīt tur bija 233 darba piedāvājumi, tai skaitā programmētājiem 143, sistēma analītiķiem 30, sistēma administratoriem 28, testētājiem 30. Tie piedāvājumi tur mainās, katru dienu nāk klāt, bet tas skaitlis visu laiku, kopš es atceros, ir virs 200. Mēs labi zinām, ka principā tautsaimniecībā var pastāvēt darba roku vai darba galvu mūsu gadījumā trūkums un vienlaicīgi bezdarbs, tā saucamais struktūrālais. Tāpēc ir vērts paskatīties, kā augstskolu un koledžu absolventi, kā viņiem veicas ar iekārtošanos darbā gadā pēc studiju programmas absolvēšanas. Paņemsim 2011. gadu. Citi dati, bet no tās pašas Nodarbinātības valsts aģentūras, tātad kā ir veicies 2011. gada augstskolu un koledžu absolventiem pēc stāvokļa uz gada beigām, 2011. gada 31. decembrī. Mēs tur redzam, kā bezdarbnieki oficiāli reģistrējušies 17 IKT profesiju pārstāvji no summāriem 318 bezdarbniekiem, runājot par visiem augstskolu beidzējiem. Ja mēs paņemam procentuāli pret izlaistajiem, tad tas ir apmēram 1,4%. Šeit mēs redzējām, ka finišē augstskolas un koledžas apmēram 5% gadā. Tad bez darba paliek ievērojami zem tā skaitļa. 1,4 daudz mazāks par 5. Tā kā es gribētu teikt, ka šeit allaž būs darbs, un pat ja ne Latvijā, tad kaut kur pasaulē, bet mēs zinām, ka lielākoties šos te IKT darbus var padarīt nekur projām nebraucot, pateicoties internetam. Šī ir tā labā ziņa, tā kā šeit vajag un šeit būs darbs. Sliktā ziņa ir tāda, ka dzimstība ir ārkārtīgi zema. Mēs esam nobraukuši pašlaik, mēs esam tuvu, tagad jau augstskolas sāk izjust demogrāfiskās bedres pašu dziļumu, no apmēram 42 000 jaundzimušo 90. gadu vidū. Mēs pašlaik esam veiksmīgi pēdiņās nobraukuši līdz apmēram kaut kādiem 20 000.
tad drusku pacēlušies līdz 22, bet tas arī viss, ko Latvija spēja radīt, un tas ir skumji. Mans pieņēmums ir, ka apmēram puse jauniešu pabeidz vidusskolu un iestājas augstskolā no attiecīgā gada gājuma. Tas, protams, ir pieņēmums, bet man liekas, ka tas ir ticams pieņēmums. Un apmēram 5. daļa no tiem ir, es teiktu tā eksakti, uz precīzajām zinībām orientēti. Ja mēs paņemam pusi no 22 000, tas ir 11 000, 5. daļa, 2100. Tas ir daudz vai maz. Uz šo te 2100 pretendē visas precīzās zinātnes. Ne tikai IT, bet fizika, bioloģija, matemātika, ķīmija, inženierzinātnes, visi šie te gaida šos jauniešus. Tad cik tad mēs uzņemam informācijas tehnoloģijā pa visu Latviju? Dīvainā kārtā, un es to nemāku izskaidrot, tiešām nemāku izskaidrot, neraugoties uz šo te fantastisko paudžu nomaiņas lejupslīdu, apmēram 2-kārt. Uzņemamo skaits IKT specialitātēs Latvijā ir fantastiski stabils. Viņš pēdējos 7 gados vismaz turas robežās starp 1500 un 1900, pagājušo gadu bija 1760. Citiem variem lielāko tiesu no šiem tehniski, teiksim tā, orientētiem prātiem mēs arī savācam. Rezervju nav itin nekādu. Un ir skaidrs, ka šo te lietu izlabot ar iekšējiem resursiem nav iespējams. To var izdarīt, ja dara tagad, tas atspoguļosies pēc 18 gadiem, bet ne šogad, ne nākamgad. Tā ir skumjā ziņa. Un piebilde ir par to, ka es nepārmetu skolām nevienu brīdi, tiešām ne, bet vidusskola objektīvi veido neadekvātu un īstenībai neatbilstošu priekšstatu par to, kas ir informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Piemēram, ja cilvēkam, skolnieciņam patīk risināt uzdevumus, matemātikas, pierādīt teorēmas, viņam ir pilnīgi pareizs priekšstats par to, kas viņu gaida augstskolā, ja viņš izvēlēsies šo pašu virzienu. Tie paši, droši vien sarežģītāk, bet tik un tā būs jārēķina uzdevumi un būs teorēmas jāpierāda. To pašu var teikt par fiziku, ķīmiju, bioloģiju un par gandrīz visām zinībām, ko cilvēks skolā iegūst. Informātika, kas tiek pasniegts skolā, vēlreiz tas nav pārmetums, bet tā ir objektīva īstenība. Māca, kā izmantot esošus aparatūru un programmatūru, kaut kādu vajadzīgu, bez šaubām darbību veikšanai. Augstskolās māca, kā šādas te lietas taisīt. Nevis kā lietot esošo, bet kā izgatavot kaut ko jaunu, agrāk nebijuši. Un tas, diemžēl, daudziem jauniešiem izrādās milzīgs pārsteigums, jo skolā, viņi taču visu māk, visu prot, kas tur tajā augstskolā varētu būt sarežģītāks. Izrādās, diemžēl, ir sarežģītāks. Un apmēram, kas izpaužās ļoti drūmos skaitļos, apmēram 10%, tā ir jau mana pieredze. Apmēram 10% studentu, kas ir iestājušies, vispār nepaņem pirmo programmēšanas uzdevumu. Nevis neizpilda, nepaņem, lai paskatītos, kas tur jādara. 10%. Apmēram 3. daļa pazūd tālēs zilajās, nezināmā virzienā līdz oktobra beigām. Tad tie ir satriecoši skaitļi, kas liecina, ka tiem cilvēkiem ir bijis nepareizs priekšstats par to, kas viņus gaida. Un to es tagad gribētu īpaši uzsvērt, ka, mīļie jaunieši, te ir darbs, tas ir interesants darbs, un būs visam mūžam, bet studēt nebūs viegli. Ar to gan ir jārēķinās. Paldies! Paldies Borzov kungam. Bet varbūt mēs varam tādu nedaudz gaišāku to maliņu iezīmēt. Es saprotu, ka cilvēki mums trūkst. Latvija, protams,
diskutabls jautājums, piesaistīs, nepiesaistīs ārvalstniekus ar bērniem vai bez bērniem. Un ne jau tikai to sarežģīto programmēšanu jau arī māca. Tomēr, kas man patīk tā tēze, kad pamatskolā vairāk māca tātad faktiski būt par šo te IKT patērētāju. Ja, un universitātē par to, kā veidot šīs te IKT sistēmas. Starp citu, par šo te pašu sākumu, mums Twitterī ir atnācis jautājums no lietotāja ar vārdu Kosmos Kareivis. Jauniešiem trūks prasmes, jo pamatskolā būtu jāieliek daudz lietas, kas tur šobrīd nemaz nav. Un gribētu šodienas beigās redzēt sarakstu ar e-prasmēm, kas tad īstenībā jāprot pamatskolu, vidusskolu cilvēkiem, kas viņi ir beiguši. Šeit mums varbūt nav izglītības ministrijas pārstāvi klasiskā izpausmē, bet Borzovkungs varbūt tāds tīri subjektīvs viedoklis par to, vai tie jaunieši, kas šobrīd nāk mācīties uz universitāti, informācijas tehnoloģijas, augstā sarežģītā līmenī, cik viņi vispār tam ir gatavi, teiksim, sagatavot, jo tur ir viss, kas tur ir algebra, ģeometrija, kas tik tur nav iekšā, teiksim, bez pašas programmēšanas. Jūs jau faktiski atbildējāt uz jautājumu. Atbildi ir šajā jautājumā. Nav runa par to, ka IKT nozarē nebūtu vajadzīgi. Ir vajadzīgi, teiksim, mākslinieciski orientēti cilvēki, priekš dizainēšanas, priekš daudzām lietām. Galu galā tām pašām IKT kompānijām vienmēr būs vajadzīgi grāmatveži, vienmēr būs vajadzīgi vadītāji. Par to nav runa. Runa ir par šo te relatīvi šauro specializāciju. Un šajā relatīvi šaurajā specializācijā neiztikt bez matemātikas, neko tur nevar darīt. Jā, ir vienkārši darbiņi, salīdzinoši vienkārši, kuriem tā matemātika nav vajadzīga. Sastēlēt, saslēgt, kas arī ļoti godājams darbs, tur tīklu, lokālo, daudz vidusskolnieki, teicam, to dara, bet viņiem nebūs izaugsmas iespējas, ja nemācīsies šīs te vispārīgās lietas. Galu galā Google panākums, fantastisks panākums, balstās uz vienu ļoti sarežģītu, ļoti smalku algebrisku teorēmu, un viens no Google dibinātājiem ir šīs te teorēmas atrisinātājs, pierādītājs. Viņam pastāvēja divas iespējas, vai iet akadēmisko ceļu, kļūt par profesoru, kas viņam bija pilnīgi visas iespējas, vai aiziet tur, kur viņš aizgāja. Mēs redzam, ar ko tas ir beidzies. Bet mēs neiedomājamies, ka tur pamatā ir ļoti spēcīga matemātika, un ja to neapgūst, tad Google arī nebūtu bijis.